Ilmārs raksta, labdien, es sauns būdams pēc horoskopa, un kādu šodien man būtu tāda auna dzīvi vest, vai tomēr tādu vairāk tādu, tā kā tādu cietpici strūstu uz stūr galvību spiest vairāk kaut kā tā, jo, kā teikt, varbūt to likteni var saņemt savās rokās, vai ne, un veidot kā tādu māla trauku, vai ne, virpot un tā visādi uzķūnēt sevi. Savukārt atkal te mums Žanis atrakstīja, kurš esot mežāzis pēc horoskopa, un viņš, lūk, esot dzīvē pēdējās dienās saskāries ar tādu problēmu, ja, jo ejot atkal medībās, ja uz meža pīlēm pīles, nes kāpēc, izsmēja viņu, ja, reku mežāzis iet, ja. Un reiz arī viņš saka, vai es drīkst iet es mežāzis būdams drīkstāt iet kopīgās medībās, ja, savā medību apgaitā, kas mums tur katram ir, arī Rundāles pagastā, vai es drīkstāt iet ar kaimiņu Ilmāru kopā, kurš savukārt ir auns, ja, pēc horoskopa, vai vienkārši, redz, dzīvā daba viņa jau jūt, vai ne, mūsu horoskopu zīmes, vai ne, un visu to, ka, redz, skatās meža pīle kokā sēdēdama mežā, kad reku nāka, un saka, reku nāka, auns ar mežāzi, vai ne, un meža pīle, kā teikt, noslēpjās aiz zara zaļa un smējās par mums, vai ne tu vairs nomedīt ko var, nekā. Piemēram, jā, mums arī mednieku kolektīvā ir tāda problēmiņa, ka, piemēram, lauva es esmu pats, jā, pats es esmu kā lauva dzīmis, un arī gājām, kā teikt, uz meža pīlēm gājām, un te mums kolektīvā bija dzinējos mums bija Vēzis, Jaunava, tur bija jau visādas tādas dažādi cilvēki ar dažādām horoskopa zīmēm, ja, un mēs tajā dienā nihujā nenomedījām, ja, varbūt tomēr jūs ieteiktu, kā pareizi atlasīt savus medību biedrus, ja, varbūt tomēr, visi lauvas, kā iet uz pīlēm, te iet visi lauvas, ja, bet, kad tu zivs tev dzinējosi, meža pīlē, ja, vienkārši sēž kokā un ņirdz par tevi, un, sakiet man kaut ko tādu garīgu padomu šorīt. Jo, kad tu izej medībās un kad tu neko nenomedi, tas mednieku saimniecībā Latvijas postā iet, mežus iznīcina, medības iet bojā tukšumā, ja. Ko man tagad te pārvērsties par kaut kādu kantora žurku, es nevaru, ja. Es esmu carba cilvēks, meža cilvēks, pie tavas sautis, pie dīķa krūts. Es nevaru, es kā noskatos, ka kaut kas mežā kustās, man gribas bliest virsū taisni, visu šaut vienkārši, bet ka tu nevari dabūt neko nošaut, tas ir traģiski. Sieva mājā tevi gaida, vai ne, bērniņi badā pusplikā pakaļām, ja tu nevari. Tu te tagad skaties pa logu, jā, ko tu mani filmē kā tādu muļķi. Pasties tu pa logu pafilmē, ne, meža pīle pēlt, ja, un man vienkārši griež pakaļu visu laiku, ņirdas tur tālumā, meža pīļtēviņš, jā. Un tagad jautājums ir, kāpēc viņš nedzīvo mežā, kāpēc viņš atnāca smieties par mani šeit ir manās mājās, kāpēc? Es vienmēr eju uz mežu, pēc